Zeme mūsu mājas. Lūdzu, uzklausiet mani. Jūs tāpat kā es esat homo sapiens, saprātīgais cilvēks. Dzīvība. Šis visuma brīnums parādījās pirms 4 miljardiem gadu. Mēs cilvēki tikai pirms 200 000 gadu. Taču mums ir izdevies izjaukt līdzsvaru, kas dzīvībai ir tik būtisks. Noklausieties uzmanīgi šo stāstu, kas ir arī jūsu stāsts. Izlemiet, ko vēlaties darīt. Šīs ir mūsu pirmssākuma pēdas. Iesākumā mūsu planēta bija tikai uguns hauss, salipuši putekļu daļiņu mākonis. Tāds pats kā daudzi citi visumā. Taču tieši šeit aizsākās dzīvības brīnums. Tagad mūsu dzīvība ir tikai posms neskaitāmu dzīvu radību ķēdē, kas citu nomainījušas uz Zemes pēdējo 4 miljardu gadu laikā. Pat šodien jauni vulkānu izvirdumi turpina veidot ainavas. Tie piedāvā ieskatu, kāda bija mūsu Zeme dzimšanas brīdī. Sakususi klints izplūda no dzīlēm, sacietēja, lūstot pulsēja vai izklājās smalkā kārtiņā, līdz beidzot uz laiku norima. Šie dūmu mākoņi, kas ceļas no Zemes dzīlēm, ir liecinieki Zemes sākotnējai atmosfērai. Atmosfērai bez skābekļa. Blīva atmosfēra ar bieziem ūdens tvaikiem, kuros ir daudz ogliskābās gāzes. Īsta kurtuve. Zeme atzisa. Ūdens tvaiki kondensējās un nāca lejā lietusgāžu veidā. Tā kā Zeme atradās pareizajā attālumā no Saules, ne par tālu, ne par tuvu, ideālais līdzsvars ļāva ūdenim saglabāties šķidram. Ūdens izlauza kanālus. Tie ir kā ķermeņa vēnas, kā koka zari, kā augus sulas trahējas, ko ūdens deva Zemē. Upes norāva minerālus no klintīm un pamazām tie pievienojās okeānu saldūdenim. Okeāni kļuva ļoti sāļi. No kurienes mēs nākam? Kur dzīvība parādījās pirmo reizi? Tā laika brīnums, primitīvas dzīvības formas joprojām pastāv zemeslodes karstajos avotos. Tās piešķir avotam krāsu, un to vārds ir arkeobakterija.
Tās visas barojas no zemes karstuma. Visas izņemot cianobaktērijas jeb zilaļģes. Vienīgi tās spēj pagriezties pret sauli, lai uztvertu tās enerģiju. Tās ir visu vakardienas un šodienas augu sugu dzīvais sensis. Šīs sīkās baktērijas un to pēcteču miljardi mainīja mūsu planētas likteni. Tās mainīja planētas atmosfēru. Kas notika ar oglekli, kas indēja atmosfēru? Tas joprojām ir šeit, ieslodzīts zemes garozā. Reiz šeit bija jūra, kurā dzīvoja mikroorganismi. Tie audzēja čaulas, uzturot oglekli no okeānā izšķīdušās atmosfēras. Šie noslāņojumi ir miljardiem mikroorganismu čaulas. Pateicoties tiem, ogleklis tika izsūkts no atmosfēras un varēja attīstīties citas dzīvības formas. Dzīvība mainīja atmosfēru. Augi barojās no saules enerģijas, kas tiem deva spēju sašķelt ūdens molekulu un uztvert skābekli. Un skābeklis piepildīja gaisu. Zemes ūdens cikls ir nepārtrauktu pārmaiņu process. Ūdenskritumi, ūdens tvaiki, mākoņi, lietus, upes, jūras, okeāni, šļūdoņi. Šis cikls nekad netiek pārtraukts. Uz Zemes visu laiku ir viens un tas pats ūdens daudzums. Visas secīgās sugas uz Zemes ir dzērušas vienu un to pašu ūdeni. Šo apbrīnojamo vielu ūdeni, vienu no nestabilākajām vielām. Tā ieņem šķidru stāvokli kā ūdens, gāzveida kā tvaiki un cietu kā ledus. Sibīrijā ezeru sasalušās virsmas mums parāda, kādu spēku ūdens izmanto, kad sasalst. Būdams vieglāks par ūdeni, ledus peld. Tas veido aizsargājošu segu pret augstumu. Zem šīs sagas dzīve turpinās. Savstarpējā saikne ir dzīvības dzinējspēks. Viss ir saistīts. Nekas nav pašpietiekams. Ūdens un gaiss ir nedalāmi, vienoti dzīvē un mūsu dzīvībai uz Zemes. Zaļie plašumi, kas vīd caur mākoņiem, ir skābekļa avots. 70% šīs gāzes, bez kuras mūsu plaušas nevar funkcionēt, nāk no aļģēm, kas iekrāso okeāna virsmu. Mūsu Zemes pastāvēšanas pamatā ir līdzsvars, kurā katrai būtnei ir savu nozīme, kas pastāv pateicoties citu būtņu eksistencei. Smalka, trausla harmonija, ko ir viegli satricināt. Koraļi ir dzimuši aļģu un gliemežvāku laulībā. Koraļu ripi sēdz mazāk par 1% okeāna dibena, taču tie nodrošina dzīvesvidi tūkstošiem zivju, molusku un aļģu sugu. Katra okeāna līdzsvars ir atkarīgs no koraļiem. Zeme skaita laiku miljardos gadu. Zemē vajadzēja vairāk nekā 4 miljardus gadu, lai radītu kokus.
Sugu ķēdē koki ir pati virsotne, ideāla dzīves skulptūra. Koki nepakļaujas gravitācijai. Tie ir vienīgais dabiskais elements, kas nemitīgi tiecas pretī saulei. Tie nesteidzīgi aug pretī saulei, kas baro to lapotni. No miniatūrajām zilaļģēm tie mantojuši spēju uztvert gaismas enerģiju. Koki to glabā un barojas no tās, pārvēršot enerģiju koksnē un lapās, kas pēcāk sadalās ūdens, minerālu, sakņaugu un dzīvajā maisījumā. Pakāpeniski veidojas augsne. Augsnē muģ nepārtraukta mikroorganismu aktivitāte. Tie barojas, rok, ventilējas un pārveidojas. Tie veido trūdzemi, auglīgo slāni, no kā atkarīga dzīvība uz zemes. Ko mēs zinām par dzīvību uz zemes? Cik sugas pazīstam? 10. daļu, varbūt 100. Ko mēs zinām par saitēm, kas tās vieno? Zeme ir brīnums. Dzīvība joprojām paliek noslēpums. Dzīvnieki veido ģimenes, kuras vieno paražas un rituāli, ko nodod no paaudzes paaudzē. Daži pielāgojas savām ganībām, un ganības pielāgojas viņiem. Ieguvēji ir abi. Dzīvnieks apmierina izsalkumu un koks atkal var plaukt. Lielajā dzīves piedzīvojumā uz zemes katrai sugai ir sava nozīme un vieta. Neviens nav nevajadzīgs vai kaitīgs. Viss ir līdzsvarā. Un šajā brīdī jūs, homo sapiens, saprātīgais cilvēks, pieslēdzaties šim stāstam. Jūs iegūstat pasakainu 4 miljardus gadu senu mantojumu, ko atstājusi Zeme. Jūs esat tikai 200 000 gadus sen, taču esat mainījuši pasaules seju. Par spīti ievainojamībai, jūs esat pārņēmuši dzīves vidi un iekarojuši plašas teritorijas, kā neviena cita suga pirms jums.
Pēc 180,000 gadu ilgiem klejojumiem, pateicoties mērenākam klimatam, cilvēki apmetās uz palikšanu. Viņu izdzīvošana vairs nebija atkarīga no medībām. Viņi izvēlējās dzīvot mitrā vidē, kur bija daudz zivju, medījuma un savvaļas augu. Vietās, kur satikās zeme, ūdens un dzīvība. Pat mūsdienās lielākā daļa cilvēces dzīvo kontinentu piekrastēs vai upju un ezeru krastos. Uz visas planētas tikai 1/4 daļa cilvēku dzīvo tā, kā cilvēks dzīvoja pirms 6,000 gadu. Viņu vienīgā enerģija ir tā, ko daba dod sezonu pēc sezonas. Tā dzīvo vairāk nekā 1,5 miljards cilvēku. Tas ir vairāk nekā bagāto nāciju kopējais iedzīvotāju skaits. Taču dzīves ilgums ir īss un smagais darbs prasa savu. Dabas nepastāvība atspoguļojas ikdienas dzīvē. Izglītība ir reta privilēģija. Vienīgā ģimenes vērtība ir bērni, kamēr vien katrs papildu roku pāris nodara eksistences nodrošināšanai. Cilvēces ģenialitāte ir vienmēr apzināties savu vājumu. Fizisko enerģiju un spēku, ko daba cilvēkiem iedalījusi nepietiekami, var atrast dzīvniekos, kas cilvēkiem palīdz atklāt jaunas teritorijas. Kā gan var iekarot pasauli ar tukšu vēderu? Lauksaimniecības atklāšana sagriez mūsu vēsturi ar kājām gaisā. Tas notika pirms nepilniem 10,000 gadu. Lauksaimniecība bija mūsu pirmā lielā revolūcija. Rezultātā radās pārpalikumi un dzima pilsētas un civilizācijas. Izgaisa atmiņas par 1000 gadu ilgo cīņu par ēdienu. Padarījuši graudus par dzīves kodolu, mēs vairojām to daudzveidību un iemācījāmies tos pielāgot mūsu augsnei un klimatam.
Mēs esam tādi kā ikviena suga uz zemes. Mūsu galvenās ikdienas rūpes ir pabarot sevi. Kad augsne nav tik dāsna un ūdens ir maz, mēs liekam lietā brīnumainas spējas, lai izspiestu no zemes izdzīvošanai nepieciešamo. Cilvēki veidoja zemi ar tādu pacietību un pieķeršanos, kādu zeme prasa, atkārtojot gluži vai ziedošanās rituālu atkal un atkal. Lauksaimniecība joprojām ir visizplatītākā nodarbošanās pasaulē. Puse cilvēces apstrādā augsni, vairāk nekā 3/4 ar rokām. Lauksaimniecība ir kā tradīcija, kas tiek nodota no paudzes paudzē. Tie ir sviedri, smags darbs un īsta katorga, jo cilvēcei tā ir viens no izdzīvošanas priekšnosacījumiem. Taču pēc tik ilgas paļaušanās vienīgi uz muskuļu spēku, cilvēks beidzot atrada iespēju kā piekļūt enerģijai, kas slēpjas dziļi zemē. Arī šīs liesmas nāk no augiem. Saules gaismas kabata. Tīrā enerģija, saules enerģija, ko miljoniem gadu laikā uztvēra miljoniem augu pirms vairāk nekā 100 miljoniem gadu. Tās ir ogles, gāze un pāri visam nafta. Saules gaismas kabata atbrīvoja cilvēkus no katorgas uz zemes. Līdz ar naftu aizsākās to cilvēku ēra, kas atbrīvojušies no laika važām. Līdz ar naftu daži ieguva vēl nebijušu komfortu. 50 gadu vienas dzīves laikā zeme ir mainīta vairāk nekā visu iepriekšējo paudžu laikā. Ātrāk un ātrāk. Pēdējo 60 gadu laikā zemes iedzīvotāju skaits gandrīz trīskāršojies. Vairāk nekā 2 miljardi cilvēku pārcēlušies uz pilsētām. Ātrāk un ātrāk. Šenzena, Ķīnā ar simtiem debesskrāpju un miljoniem iedzīvotāju tikai pirms 40 gadiem bija mazs zvejnieku ciemats. Ātrāk un ātrāk. Šanhajā 3000 torņu un debesskrāpju tika uzbūvēti 20 gadu laikā. Vairāki simti vēl tiek būvēti. Šodien vairāk nekā pusi no 7 miljardiem iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Ņujorkā. Pasaulē lielākā pilsētu aglomerācija ir tās enerģijas izmantošanas simbols, ko zeme piegādā cilvēces ģēnijiem. Imigrantu miljonu cilvēku spēks, ogļu enerģija un nevaldāmā naftas enerģija. Amerika bija pirmā, kas izmantoja fenomenālo revolucionāro melnā zelta spēku. Uz laukiem mašīnas stājās cilvēku vietā. 1 litrs naftas rada tik daudz enerģijas, cik 100 pāri darba roku 24 stundu laikā. ASV palikuši tikai 3 miljoni fermeru. Viņi saražo pietiekami daudz labības, lai pabarotu 2 miljardus cilvēku. Vairums šo graudu netiek izmantot, lai pabarotu cilvēkus. Šeit un visās citās industrializētajās nācijās tie tiek pārstrādāti mājlopu barībā vai biodegvielā.
Saules kabatas enerģija aizddzina sausuma rēgu, kas vajāja lauksaimniecības zemi. Neviens avots nav izvairījies no lauksaimniecības prasībām, kam tiek atdoti 70% no cilvēces ūdens patēriņa. Dabā viss ir saistīts. Apstrādātās zemes un graudaugu kultivācijas izplatība veicināja parazītu attīstību. Tos iznīcināja pesticīdi, vēl viena petroķīmiskās industrijas dāvana. Slikta raža un bats nu kļuva par atmiņām. Lielākās galvas sāpes tagad bija par to, ko darīt ar modernās lauksaimniecības pārpalikumiem. Toksiskie pesticīdi izplatījās gaisā, augsnē, augos, dzīvniekos, upēs un okeānos. Tie iesūcās šūnās, kas līdzvērtīgs mātes šūnām visām dzīvības formām. Vai pesticīdi ir kaitīgi cilvēkiem, kurus tie glāb no bada? Šiem fermeriem dzeltenajos aizsargtērpos laikam ir ienākusi prātā laba doma. Tad nāca mākslīgais mēslojums, vēl viens petroķīmisks atklājums. Tas radīja vēl nebijušu rāžu līdz šim neizmantotos zemes gabalos. Labība pielāgojās augsnei, un klimats pakļāvās visražīgākajām un vieglāk transportējamām šķirnēm. Pēdējā gadsimta laikā iznīka 3/4 šķirņu, ko zemkopji radījuši tūkstošiem gadu laikā. Cik tālu viens skatiens sniedzas, apakšā mēslojums, augšā plastikāts. Almerijas siltumnīca Spānijā ir Eiropas sakņu dārzs. Vesela pilsēta, vienādas formas dārzeņu katru dienu sagaida simtiem mašīnu, kas tos vedīs uz kontinenta lielveikaliem. Jo vairāk valsts attīstās, jo vairāk gaļas patērē tās iedzīvotāji. Kā gan visā pasaulē augošais pieprasījums var tikt apmierināts bez koncentrētām apmetņu tipa lopu fermām? Ātrāk un ātrāk. Kā mailopu dzīves cikls, kura laikā viņi pat neierauga pļauju. Ražot gaļu ātrāk nekā to izdara pats dzīvnieks, ir kļuvis par ikdienas rutīnu. Šajā plašajā ēdienu laukā, kur bradā miljoniem lopu, neaug ne stiebriņš zāles. Automašīnu rindas no ikviena valsts nostūra ved šup tonnām graudu, soju un proteīna granulas, kas pārvēršas gaļas tonnās. Rezultātā ir nepieciešami 100 litri ūdens, lai saražotu kilogramu kartupeļu, 4000 litru, lai saražotu kilogramu rīsu, un 13 000 litru, lai saražotu kilogramu lielopa gaļas. Nemaz nerunājot par ražošanas procesā un transportā nodedzināto naftu. Mūsu lauksaimniecību virza nafta. Tā spēja pabarot 2 reizes vairāk cilvēku uz zemes, bet daudzveidību aizstājusi ar standartizāciju. Daudziem tā devusi komfortu, par kādu mēs varējām tikai sapņot, taču tā padara mūsu dzīvi atkarīgu no naftas. Šī ir jaunā laika mērvienība. Mūsu pasaules pulkstenis tagad tikšķi šo nenogurdināmo mašīnu ritmā, kas sūc spēku no saules gaismas kabatas. Visa planēta ieklausās mūsu cerību un ilūziju metronomos. Tās pašas cerības un ilūzijas, kas vairojas līdz ar mūsu vajadzībām, pieaugošajām neapmierināmajām vēlmēm un izšķiedību. Mēs zinām, ka lētās naftas beigas ir neizbēgamas, taču atsakāmies tam ticēt. Daudziem amerikāņu sapnis ir iemiesojies leģendārajā vārdā Losandželosā. Šajā pilsētā, kas stiepjas vairāk nekā 100 km garumā, mašīnu skaits ir gandrīz vienāds ar iedzīvotāju skaitu. Šeit katru vakaru enerģija rīko fantastiskus svētkus. Dienas ir tikai balss atspulgs naktīm, kas pilsētu pārvērš zvaigžņotās debesīs.
ātrāk un ātrāk. Attālumi vairs netiek rēķināti jūdzēs, bet minūtēs. Automobiļi rotā jaunās piepilsētas, kur katra māja ir pils drošā attālumā no smokošā pilsētas centra, kur jaukas māju rindas rotā strupceļus. Daži laimīgo valstu modeļi kļuvuši par universālu sapni, ko kultivē televīzijas visā pasaulē. Pat šeit, Pekinā, tas ir klonēts, kopēts un reproducēts šajās standarta mājās, kas aizslaucījušas no kartes pagodas. Automobīlis ir kļuvis par komforta un progresa simbolu. Ja šim modelim sekotu ik viena sabiedrība uz planētas, nebūtu viss 900 miljoni auto, kā tas ir šodien, bet gan 5 miljardi. Ātrāk un ātrāk. Jo vairāk pasaule attīstās, jo lielākas tās slāpes pēc enerģijas. It visur mašīnas roku, urbi un plēš no zemes zvaigžņu gabalus, kas apglabāti zemes dzīlēs jau kopš tās dzimšanas - minerālus. Kā varas privilēģiju, 80% šo minerālu bagātības patērē 20% iedzīvotāju. Līdz šī gadsimta beigām pieaugošā kalnrūpniecība būs izsmēlusi gandrīz visas planētas rezerves. Ātrāk un ātrāk. Kuģu būvētājs ražo naftas tankerus, konteineru kuģus un gāzes tankerus, kas strādā globālās industriālās ražošanas vajadzībām. Vairums patēriņa preču ceļo tūkstošiem kilometru no ražotāja valsts uz patērētāja valsti. Kopš 1950. gada starptautiskās tirdzniecības apjomi palielinājušies 20 reizes. % tirdzniecības notiek pa jūru. Katru gadu tiek pārvadāti 500 miljoni konteineru. Tie dodas uz pasaulē lielākajām patēriņa vietām, tādām kā Dubaija. Dubaija ir rietumu modeļa kulminācija. Valsts, kurā neiespējamais kļūst iespējams, piemēram, mākslīgu salu būvēšanu okeānā. Dubajai ir maz dabas resursu. Taču ar naftas naudu tā var atvest miljoniem tonu materiālu, kā arī strādniekus no visas pasaules. Dubajai nav lauksaimniecības zemes, bet tā var importēt pārtiku. Dubajā nav ūdens, bet tā var atļauties milzīgu enerģijas daudzumu, lai destilētu jūras ūdeni un izbūvētu visaugstākos debesu skrāpjus pasaulē. Dubajā ir mūžīga saule, bet nav saules bateriju. Tas ir absolūti modernisma totēms, kas nebeidz pārsteigt pasauli. Dubaja ir kā bāka visas pasaules naudai. Nekas nav tik tālu no dabas kā Dubaja. Tajā pašā laikā nekas nav tik ļoti atkarīgs no dabas kā Dubaja. Dubaja ir rietumu modeļa kulminācija. Mēs neesam sapratuši, ka iznīcinām to, ko sniedz daba.
Kopš 1950. gada nozveja ir pieckāršojusies no 18 līdz 100 miljoniem metrisko tonu gadā. Tūkstošiem kuģu smeļ okeānus. 3/4 zvejas vietu ir iztukšotas, izsmeltas vai apdraudētas. Vairums lielo zivju sugu ir iznīcinātas, jo tām nav laika vairoties. Mēs iznīcinām dzīves ciklu, kas mums tika dots. Ņemot vērā pašreizējo ātrumu, visi zivju krājumi ir apdraudēti. Zivis ir pārtikas pamatprodukts 1/5 daļai cilvēku. Esam aizmirsuši, ka resursi ir tik nepietiekami. 500 miljoni cilvēku dzīvo pasaules tūkstnešos. Tas ir vairāk nekā Eiropas iedzīvotāju kopējais skaits. Viņi zina ūdens vērtību. Viņi zina, kā to taupīgi lietot. Šeit viņi ir atkarīgi no akām, kuras piepilda fosilais ūdens, kas uzkrājās zem zemes dienās, kad šajos tūkstnešos lija. Tas bija pirms 25 000 gadu. Fosilais ūdens ļauj arī labībai augt tūkstnesīs, sagādājot pārtiku vietējiem iedzīvotājiem. Lauka apļuveida formas pamatā ir caurulis, kas tos apūdeņo ap centru. Taču par to jāmaksā augsta cena. Fosilais ūdens ir neatjaunojams resurss. Saudarābijā sapnis par industriālo lauksaimniecību tūkstnesī ir zudis. Kā uz pergamenta kartes gaisma rāda plankumus, kur ir pamestās zemes. Apūdeņošanas iekārtas vēl joprojām ir šeit. Arī enerģija ūdens sūknēšanai, taču fosilā ūdens rezerves ir nopietni iztukšotas. Izraēla pārvērta tūkstnesi par Aramu zemi. Pat ja šīs siltumnīcas pašlaik tiek laistītas lāsi pa lāsei, ūdens patēriņš turpina palielināties līdz ar eksportu. Reiz tik varanā Jordānas upe, tagad ir tikai urdziņa. Tās ūdens ir aizplūdis uz lielveikaliem visā pasaulē augļu un dārzeņu kravu veidā. Jordānas upes liktenis nav unikāls. Otrā planētas pusē viena no 10 lielajām upēm vairākus mēnešus gadā mēdz izžūt. Tā kā Jordānas ūdeņi vairs neieplūst nāvis jūrā, tās līmenis krītas par vairāk nekā metru gadā. Indija riskē kļūt par valsti, kas nākamajā gadsimtā visvairāk cietīs no ūdens trūkuma. Apjomīgā laistīšanas sistēma ir barojusi ar vien augošo iedzīvotāju skaitu, un pēdējos 50 gados ir izrakts 21 miljonus aku. Daudzās valsts daļās urbis jādzen ar vien dziļāk, lai tiktu pie ūdens. Rietumindijā 30% aku ir pamestas.
Zemūdens āderis izsīkst. Plaši rezervuāri uztver musonu lietu, lai papildinātu ūdens slāni. Sausajā sezonā vietējo ciematu sievietes to rok kailām rokām. Tūkstošiem kilometru tālāk viens cilvēks dienā patērē 800 līdz 1000 litru ūdens. Lasvegasa tika uzbūvēta tuksnesī. Tur dzīvo miljoniem cilvēku. Katru mēnesi ierodas vēl vairāki tūkstoši. Lasvegasas iedzīvotāji ir viena no lielākajiem ūdens patērētājiem pasaulē. Palmspringsē ir vēl viena tuksnešaina pilsēta ar tropisko veģetāciju un lekniem golfa laukumiem. Cik ilgi šī mirāža turpinās zelt? Zeme nespēja tikt līdzi. Kolorado upe, kas piegādā ūdeni šīm pilsētām, ir viena no upēm, kas vairs neaiztek līdz jūrai. Strauji krītas ezeru līmenis šīs upes ceļā. Līdz 2025. gadam ūdens trūkums var skart gandrīz 2 miljardus iedzīvotāju. Mitrāji klāj 6% planētas virsmas. Zem to mierīgās virsmas atrodas īsta rūpnīca, kur augi un mikroorganismi pacietīgi filtrē ūdeni un baro visu populāciju. Šie purvi ir neaizstājama vide ūdens atjaunošanai un attīrīšanai. Tie ir kā sūkļi, kas regulē ūdens plūsmu. Tie uzsūc ūdeni slapjajā sezonā un atbrīvo sausajā sezonā. Mūsu cīņā par vien lielāku zemes iekarošanu esam to apgūši kā ganības mūsu lopiem, lauksaimniecības zemes vai būvlaukumus. Pēdējā gadsimta laikā puse pasaules purvu ir izžūsi. Mēs nezinām ne to bagātību, ne lomu. Visas dzīvās radības ir saistītas – ūdens, nafta, augsne un koki. Pasaules burvība ir tieši mūsu acu priekšā. Koki izelpo gruntsūdeni atmosfērā vieglas migliņas veidā. Tie veido lapotni, kas atvieglo smagu lietusgāžu triecienu. Meži nodrošina dzīvībai nepieciešamo mitrumu. Tie uztver oglekli, saglabājot to vairāk nekā visā Zemes atmosfērā kopā. Tie ir klimata līdzsvara stūrakmens, no kura mēs esam atkarīgi. Pirmatnējo mežu koki nodrošina dzīves vidi 3/4 planētas sugu. Tātad visai dzīvībai uz Zemes.
Šie meži nodrošina zāles, kas mūs dziedē. Šo augu izdalītās vielas mūsu ķermenis atpazīst. Mūsu šūnas runā vienā valodā. Mēs esam no vienas ģimenes. Taču tikai 40 gadu laikā pasaules lielākais lietus mežs pie Amazonas ir sarucis par 20%. Mežu vietā nāk lopu rančo vai sojas fermas. 95% sojas pupu tiek izmantotas lobarībai un putniem Eiropā un Āzijā. Mežs pārvēršas gaļā. Tikai pirms 20 gadiem Borneo, 4. lielāko salu pasaulē, klāja biezs mežs. Ņemot vērā pašreizējo meža iznīcināšanas ātrumu, 10 gadu laikā tas būs pilnībā izzudis. Dzīvā daba ir saistīta ar ūdeni, gaisu, zemi un sauli. Borneo šī saikne tika pārrauta vienā no zemes lielākajiem bioloģiskās daudzveidības rezervuāriem. Katastrofa izraisīja lēmumus Borneo ražot palmu eļļu, vienu no produktīvākajām un vairāk patērētajām eļļām pasaulē. Palmu eļļa nepieciešama ne tikai mūsu augošajam pieprasījumam pēc pārtikas, bet arī kosmētikai, mazgāšanas līdzekļiem un arvien vairāk biodegvielai. Meža daudzveidība tika aizstāta ar vienu sugu eļļas palmu. Vietējiem tā nodrošina darbu. Tā ir lauksaimniecības industrija. Vēl viens meža iznīcināšanas piemērs ir eikalipts. To izmanto papīra celulozes ražošanai. Plantācijas palielinās, jo pieprasījums pēc papīra pēdējo 50 gadu laikā ir pieckāršojies. Viens mežs neaizstāja citu mežu. Pie šo eikaliptu saknēm nekas neaug, jo to lapas veido slāni, kas visiem citiem augiem ir indīgs. Tie aug ātri, taču iztērē ūdens rezerves. Sojas pupas, palmeļa, eikaliptu koksne. Atmežošana iznīcina nepieciešamo, lai saražotu pārpalikumus. Citur mežu iznīcināšana ir pēdējais glābiņš. 2 miljardi cilvēku, gandrīz 1/3 daļa zemes iedzīvotāju, joprojām ir atkarīga no kokoglēm. Haitī, vienā no nabadzīgākajām valstīm, kokoglis ir viena no galvenajām patēriņa precēm. Kādreizējā Karību jūras pērle Haitī vairs nespēja pabarot savus iedzīvotājus bez ārvalstu palīdzības. Haitī kalnos ir palikuši tikai 2% mežu. Noplicinātajos kalnos vairs nekas nespēja noturēt augsni. Lietus ūdens to aizskalo no kalniem jūrā. Palikusī virsma arvien mazāk nodara lauksaimniecībai. Dažās Madagaskaras daļās augsnes erozija ir uzskatāmi redzama. Kalniem ir dziļas, 100 metru platas brūces. Smalko un trauslo augsni veido dzīvās radības. Līdz ar eroziju pazūd trūdzzemes plānais slānis, kur veidošanai bija nepieciešami 1000 gadu.
Lūk, teorija par Rapanuju, Lieldienu salas iedzīvotāju likteni, kas iespējams liks padomāt. Dzīvojot uz vientuļākās salas pasaulē, Rapanuji izlietoja visus resursus, līdz nekas vairs nebija palicis. Viņu civilizācija neizdzīvoja. Šeit reiz atradās visaugstākās palmas pasaulē. Tās ir pazudušas. Rapanuji tās nocirta kokmateriāliem. Tad viņi piedzīvoja plašu augsnes eroziju. Rapanuji vairs nevarēja doties zvejā. Nebija koku kanoe laivu būvēšanai. Un tomēr Rapanuji bija radījuši vienu no spožākajām civilizācijām Klusajā okeānā. Novatoriski zemkopi, skulptori, izcili navigatori, visi iekrita pārapdzīvotības un resursu iznīkšanas slazdā. Viņi piedzīvoja sabiedriskos nemierus, dumpi un badu. Daudzi nepārdzīvoja šo kataklizmu. Īstais Lieldienu salas noslēpums nav viss, kā šeit nonāca savādās statujas. To mēs tagad zinām. Bet gan, kāpēc Rapanuji laikus nereaģēja? Tā ir tikai viena no teorijām, bet tā ir ļoti saistīta ar mums šodien. Kopš 1950. gada iedzīvotāju skaits pasaulē ir gandrīz trīskāršojies. Kopš 1950. gada mēs esam daudz vairāk pārveidojuši savu salu Zemi nekā visā savā 200,000 gadu ilgajā vēsturē kopā. Nigērija ir lielākā naftas eksportētāja Āfrikā, taču 70% tās iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Bagātība tur ir, taču valsts iedzīvotāji netiek tai klāt. Tas pats notiek visā pasaulē. Puse pasaules nabadzīgo ļaužu dzīvo resursiem bagātās valstīs. Mūsu attīstības modelis nav piepildījis solījumus. 50 gadu laikā plaisa starp bagāto un nabago kļūsi platāka nekā jebkad. Šodien puse pasaules bagātību ir 2% bagāto iedzīvotāju rokās. Vai šādas nesamērības var saglabāt? Tās ir iemesls cilvēku kustībai, kuras mērogs mēs vēl neesam aptvēruši. 1960. gadā Lagosas pilsētā bija 700,000 iedzīvotāju. 2025. gadā šis skaitlis būs pieaudzis līdz 16 miljoniem. Lagos ir viena no ātrāk augošajām pilsētu aglomerācijām pasaulē. Jaunatnācēji pārsvarā ir fermeri, kuri spiesti pamest zemi ekonomisku un demogrāfisku iemeslu dēļ, vai arī resursu izzušanas dēļ. Šis ir radikāli jauns pilsētas paplašināšanās veids, ko vada vēlme izdzīvot, nevis būt pārtikušiem. Katru nedēļu vairāk nekā miljons cilvēku papildina pasaules lielpilsētas. Tagad viena sastāvdaļa cilvēku dzīvo apšaubāmā, neveselīgā, pārapdzīvotā vidē, bez ikdienā nepieciešamajām lietām - ūdens, sanitārijas un elektrības. Atkal izplatās bats. Tas skar aptuveni 1 miljardu cilvēku.
Uz visas planētas nabadzīgākie cīnās par izdzīvošanu no kripatām, kamēr mēs turpinām rakt resursus, bez kuriem vairs nespējam izdzīvot. Mēs raugāmies arvien tālāk un tālāk uz neskartām teritorijām un reģioniem, kurus ir arvien grūtāk izmantot. Mēs nemainām savu modeli. Nafta varētu beigties. Mēs vēl varam izsūkt naftu no Kanādas Darvas smiltīm. Pasaulē lielākās mašīnas pārvieto 1000 tonu smilšu. Karsēšanai un bitumena atdalīšanai no smiltīm nepieciešami miljoni kubikmetru ūdens. Nepieciešams kolosāls enerģijas daudzums. Iedzīvotāju skaits ir katastrofāls. Galvenā prioritāte neapšaubām ir ielīst katrā saules gaismas kabatā. Mūsu naftas tankuģi kļūst arvien lielāki un lielāki. Mūsu prasības pēc enerģijas nemitīgi palielinās. Mēs cenšamies kurināt milzīgu krāsni bez dibena, kura prasa arvien vairāk degvielas. Runa ir par oglekli. Ja tā turpināsim, pēc dažām desmitgadēm lielākā daļa oglekļa, kas padarīja atmosfēru par kurtuvi un ko daba uzsūca pirms miljoniem gadu, nonāks atpakaļ atmosfērā. Atmosfēra uzkarsīs. Vēl pirms dažiem gadiem būtu neiedomājami ieraudzīt šeit laivu. Transports, industrija, atmežošana, lauksaimniecība. Mūsu darbība rada milzīgu daudzumu oglekļa dioksīda. Paši to nemanot molekulu pa molekulē, mēs esam izjaukuši Zemes klimata līdzsvaru. Visu skatienu ir pavērsti uz poliem, kur globālās sasilšanas efekts ir vislabāk redzams. Tas notiek ātri, ļoti ātri. Ziemeļrietumu ceļš, kas savieno Ameriku, Eiropu un Āziju caur polu, ir sācis sadalīties. Arktiskais ledus kūst. Globālās sasilšanas dēļ 40 gadu laikā ledāji zaudējuši 40% biezuma. To virsma vasarā gadu no gada sarūk. Līdz 2030. gada vasarai tie var izzust. Citi saka līdz 2015. gadam. Saules stari, kurus līdz šim ledāji atstaroja, tagad iespīd tumšajā ūdenī, sasildot to. Sasilšanas process uzņem tempu. Šajā ledū redzama mūsu planētas vēsture. Oglekļa dioksīda koncentrācija vairākus 100 000 gadu nav bijusi tik augsta. Cilvēce nekad nav dzīvojusi šādā atmosfērā. Vai resursu izmantošanas palielināšanās apdraud ikvienas sugas dzīvību? Klimata pārmaiņas pastiprina draudus. Līdz 2050. gadam 4. daļai Zemes sugu draudēs izmiršana. Polārajos reģionos dabas līdzsvars jau ir izjaukts.
Pie Ziemeļpola ledus saga zaudējusi 30% platības 30 gadu laikā. Tā kā Grenlandē strauji kļūst siltāks, visa kontinenta saldūdens ieplūst okeānu salsūdenī. Grenlandes ledus satur 20% visas planētas saldūdens. Ja tas izkusīs, jūras līmenis pacelsies par apmēram 7 metriem. Taču šeit nav ražošanas. Grenlandes ledus saga cieš no siltumnīcas gāzēm, kas izdalās citviet uz Zemes. Mūsu ekosistēmai nav robežu. Lai kur mēs būtu, mūsu darbība atbalsojas uz visas Zemes. Mūsu planētas atmosfēra ir nedalāms veselums. Tā ir mūsu kopīgā vērtība. Grenlandes ainavās sāk parādīties ezeri. Ledussaga sākusi kust tādā ātrumā, kādu pirms 10 gadiem nepareģoja pat vispesimistiskāk noskaņotie zinātnieki. Arvien vairāk un vairāk ledāju papildinātās upes saplūst kopā un izlaužas caur virsmu. Tika uzskatīts, ka ūdens ledus dziļumos sasals. Tieši otrādi, tas plūst zem ūdens, nesot ledus gabalu uz jūru, kur tas sadalās aizbergos. Grenlandes ledus saldūdenim pakāpeniski ieplūstot okeānu salsūdenī, tiek apdraudētas zemienes visā pasaulē. Jūras līmenis ceļas. Ūdens sasilšanas dēļ tās līmenis 20. gadsimtā vien ir cēlies par 20 centimetriem. Viss kļūst nestabils. Koraļu rifi, piemēram, ir ārkārtīgi jutīgi pret vismazākajām ūdens temperatūras pārmaiņām. 30% rifu ir izzuduši. Tie ir būtiska saikne sugu ķēdē. Atmosfērā valdošie vēji maina virzienu. Lietus cikli ir mainījušies. Klimatu ģeogrāfija ir pārveidota. Zema līmeņa salu iedzīvotāji, piemēram, šeit, Maldīvu salās, ir uz riska robežas. Viņi ir ļoti uztraukti. Daļa jau meklē jaunas, labvēlīgākas zemes. Ja jūras līmenis turpinās kāpt ātrāk un ātrāk, ko darīs pasaules lielpilsētas, tādas kā Tokija? Katru gadu zinātnieku paredzējumi kļūst arvien satraucošāki. 70% pasaules iedzīvotāji dzīvo pie jūras zemienēs. 11 no 15 pasaules lielākajām pilsētām atrodas jūras krastā vai upes grīvā. Jūras līmenim ceļoties, sāls iekļūs ūdenī, atņemot cilvēkiem dzeramu ūdeni. Migrācijas fenomens ir neizbēgams. Vienīgā neskaidrība ir par tās apjomu.
Āfrikā Kilimandžaro kalns vairs nav atpazīstams. 80% tā ledāju ir pazuduši. Vasarā upes vairs neplūst. Vietējās tautas skāris ūdens trūkums. Pasaules augstākajās virsotnēs Himalajos mūžīgie sniegi un ledāji sāk atkāpties. Ledājiem ir būtiska nozīme ūdens ciklā. Tie uztver musonu lietu, pārvēršot to ledū un atbrīvo to vasarā, kad ledus kūst. Himalaju ledāji ir visu lielo Āzijas upju - Indas, Gangas, Mekongas un Janzī sākums. 2 miljardi cilvēku ir atkarīgi no šīm upēm, kas dod ūdeni dzeršanai un apūdeņošanai, kā tas ir Bangladešā. Gangas un Brahmaputras deltā Bangladešu tieši ietekmē Himalajos un jūras līmenī notiekošais. Šī ir viena no apdzīvotākajām un nabadzīgākajām valstīm pasaulē. To jau skārusi globālā sasilšana. Arvien postošāko plūdu un vētru ietekme varētu noteikt, ka izzūd trešdaļa tās zemes masas. Kad iedzīvotājs skar postoši dabas apstākļi, viņi galu galā dodas prom. Arī bagātās valstis netiks saudzētas. Sausums skar visu planētu. Austrālijā tas skāris jau pusi lauksaimniecības zemes. Pašlaik mēs cenšamies panākt kompromisu ar klimata līdzsvaru, kas ļāvis mums attīstīties 12 000 gadu laikā. Arvien vairāk meža ugunsgrēku skar lielpilsētas. Rezultātā sāsinās globālā sasilšana. Kokiem degot izdalās oglekļa dioksīds. Sistēma, kas kontrolē mūsu klimatu, ir sagrauta. Ir sagrauti elementi, kas ir tās pamatā. Klimata pārmaiņu pulkstenis tikšķi šajās burvīgajās ainavās. Šeit Sibīrijā un citur uz zemeslodes ir tik augsts, ka zeme ir pastāvīgi sasalusi. To sauc par mūžīgo sasalumu. Zem tās virsmas slēpjas klimata laika bumba - metāns. Siltumnīcas gāze, kas ir 20 reizes spēcīgāka par oglekļa dioksīdu. Ja mūžīgais sasalums atkusīs, izplūdušais metāns radīs tādu siltumnīcas efektu, kura sekas neviens nespēs paredzēt. Mēs nonāksim burtiski nezināmā teritorijā. Cilvēcei nav vairāk kā 10 gadu, lai apturētu šo tendenci un izvairītos no nonākšanas jaunā teritorijā, tādā dzīvē uz zemes, kādu mēs nekad neesam pazinuši.
Mēs esam radījuši fenomenus, ko nespējam kontrolēt. Kopš mūsu pirmsākumiem ūdens, gaiss un dzīvības formas ir cieši saistīti. Taču mēs esam pārrauši šīs saiknes. Paskatīsimies uz faktiem. Mums jātic tam, ko zinām. Viss, ko mēs tikko redzējām, ir cilvēku uzvedības atspulgs. Mēs esam izveidojuši Zemi pēc savas līdzības. Mums ir maz laika mainīties. Kā gan šis gadsimts spēs panest 9 miljardu cilvēku slogu, ja atteiksimies atbildēt par visu, ko esam pastrādājuši? %20 pasaules iedzīvotāji patērē 80% tās resursu. Pasaule militāriem izdevumiem tērē 12 reizes vairāk nekā palīdzībai jaunatīstības valstīm. Pieci 5000 cilvēku dienā mirst netīra dzeramā ūdens dēļ. 1 miljardam cilvēku nav pieejas drošam dzeramajam ūdenim. Gandrīz 1 miljards cilvēku ir izsalkuši. Vairāk nekā 50% labības, ko pasaulē pārdod, tiek izmantot lopbarībai vai biodegvielai. % aram zemes ir cietuši ilglaicīgus postījumus. Katru gadu pazūd 13 miljoni hektāru meža. Ceturtajai daļai zīdītāju, 8. daļai putnu, 3. daļai abinieku draud izmiršana. Sugas izmirst 1000 reizes ātrāk nekā dabiskajā ātrumā. Trīs ceturdaļas zvejas vietu ir izsmeltas, izpostītas vai bīstami pasliktinās. Vidējā temperatūra pēdējo 15 gadu laikā ir visu laiku augstākais rekords. Ledāju slānis ir par 40% plānāks nekā pirms 40 gadiem. Līdz 2050. gadam var rasties vismaz 200 miljoni klimata bēgļu. Mūsu rīcības cena ir augsta. Jāmaksā arī tiem, kas nav aktīvi iesaistīti. Esmu redzējis bēgļu nometnes, kas parādās tuksnesī kā milzu lielpilsētas. Cik daudz vīriešu, sieviešu un bērnu rīt būs pamesti ceļmalā.
Vai mums vienmēr jāceļ sienas, lai sarautu cilvēces vienotības ķēdi, šķirtu tautas un vienu cilvēku laimi aizsargātu pret citu cilvēku izmisumu? Ir par vēlu būt pesimistiem. Zinu, ka viens cilvēks spēj nogāzt jebkuru sienu. Ir par vēlu būt pesimistiem. Visā pasaulē 4/5 bērnu apmeklē skolu. Vēl nekad izglītība nav bijusi pieejama tik daudziem cilvēkiem. Visi no bagātajiem līdz nabagajiem var sniegt savu ieguldījumu. Lesoto, viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, proporcionāli visvairāk iegulda izglītībā. Katara, viena no bagātākajām valstīm pasaulē, ir atvērusi durvis labākajām universitātēm. Kultūra, izglītība, pētniecība un novatorisms ir neizsmeļami resursi. Cīņā ar nelaimēm un ciešanām miljoni nevalstisko organizāciju pierāda, ka tautu solidaritāte ir spēcīgāka nekā valstu egoisms. Bangladešā kāds izdomāja līdz šim neiedomājamo un dibināja banku, kas aizdod naudu tikai nabagajiem. Tikai 30 gadu laikā tā mainījusi 150 miljonu cilvēku dzīvi visā pasaulē. Antarktīda ir kontinents ar neizmērojamiem dabas resursiem, kurus neviena valsts nevar piedēvēt sev. Dabas rezerves, kas veltītas mieram un zinātnei. 49 valstu parakstīta vienošanās nosaka, ka šīs bagātības pieder visai cilvēcei. Ir par vēlu būt pesimistam. Valdības ir rīkojušās, lai aizsargātu gandrīz 2% pasaules teritoriālo ūdeni. Tas nav daudz, taču divreiz vairāk nekā pirms 10 gadiem. Pirmie dabas parki tika izveidoti tikai pirms gadsimta. Tie sadz vairāk nekā 13% kontinentu teritorijas. Tās ir vietas, kur cilvēka darbība iet kopsolī ar sugu, augsnes un ainavas saglabāšanu. Dabas un cilvēka harmonija var kļūt par likumu, ne izņēmumu. ASV Ņujorka ir apjautusi, ko daba mums dod. Šie meži un ezeri piegādā visu pilsētai nepieciešamo dzeramo ūdeni. Dienvidkorejā mežus bija nopostījis karš. Pateicoties nacionālajai apmežošanas programmai, meži atkal sēdz 65% teritorijas. Vairāk nekā 75% papīra tiek pārstrādāts. Kostarika ir izdarījusi izvēli starp militāriem izdevumiem un savas zemes saglabāšanu. Valstī vairs nav armijas. Tā labāk velta resursus izglītībai, ekotūrismam un savu pirmatnējo mežu saglabāšanai. Gabona ir viena no pasaules līderiem koksnes ražošanā. Tā praktizē selektīvo izciršanu, ne vairāk kā vienu koku no hektāra. Meži ir viens no valsts svarīgākajiem ekonomiskiem resursiem. Tiem pietiek laika atjaunoties. Ir programmas, kas garantē ilgtspējīgu mežu eksploatāciju. Tām jākļūst obligātām. Patērētājiem un ražotājiem ir jābūt taisnīgiem. Kad darījums ir godīgs un ieguvējs ir gan pircējs, gan pārdevējs, visi ir laimīgi un pelnījuši labu dzīvi. Kā gan var pastāvēt taisnīgums un vienlīdzība starp cilvēkiem, kur vienīgais darbarīgs ir viņu rokas, un tiem, kuri ražu vāc ar mašīnu un saņem valsts subsīdijas? Būsim atbildīgi patērētāji. Padomāsim par to, ko pērkam. Ir par vēlu būt pesimistiem. Esmu redzējis lauksaimniecību cilvēces līmenī. Tā var pabarot visu planētu, ja gaļas ražotāji neatņem pārtiku citiem cilvēkiem. Esmu redzējis zvejniekus, kas rūpējas par to, ko var noķert. Viņi rūpējas par okeāna bagātībām. Esmu redzējis mājas, kas pašas ražo enerģiju. 5000 cilvēku dzīvo pasaulē pirmajā ekoloģiski draudzīgajā rajonā Freiburgā, Vācijā. Citas pilsētas ir pievienojušās šim projektam. Mumbai ir 1000. pilsēta šajā projektā. Jaunzēlandes, Īslandes, Austrijas un Zviedrijas, kā arī citu valstu valdības, pasludinājuši atjaunojamo enerģijas resursu attīstību par galveno prioritāti. Es zinu, ka 80% mūsu patērētās enerģijas nāk no fosiliem enerģijas resursiem. Katru nedēļu Ķīnā vien tiek uzceltas 2 ar oglēm kurināmas rūpnīcas. Esmu Dānijā redzējis ar oglēm kurināmas rūpnīcas prototipu, kas oglekli novada augstnē, nevis gaisā. Risinājums nākotnē? Neviens vēl to nezina. Īslandē esmu redzējis elektrostaciju, ko darbina zemes karstums, ģeotermisks spēks. Esmu redzējis jūras čūsku guļam uz viļņiem, lai uztvertu viļņu enerģiju un radītu elektrību. Esmu redzējis vēja ģenerators pie Dānijas krastiem, kas ražo 20% valsts elektrības. ASV, Ķīna, Indija, Vācija un Spānija ir lielākās investoras atjaunojamajā enerģijā. Tās jau ir radījušas vairāk nekā 2,5 miljonus darba vietu. Kur gan uz zemes nepūš vējš? Esmu redzējis tuksnesi plešamies saulē.
Uz Zemes viss ir saistīts, un Zeme ir saistīta ar Sauli, tās sākotnējo energoresursu. Vai cilvēki nevar atdarināt augus un uztvert Saules enerģiju? Stundas laikā Saule dod Zemei tādu enerģijas daudzumu, ko visa cilvēks var patērēt gada laikā. Kamēr viens Zeme pastāv, Saules enerģija būs neizsmeļama. Mums tikai jābeidz urbt Zemi un jāpaskatās uz debesīm. Mums ir jāmācās kultivēt Sauli. Visi šie eksperimenti ir tikai piemēri, taču tie liecina par jaunu domāšanu. Tie nosprauž virzienu uz jaunu cilvēces piedzīvojumu, kur pamatā ir mērenība, izglītotība un dalīšanās. Ir laiks sanākt kopā. Svarīgi ir nevis, kas ir zudis, bet kas ir palicis. Mums joprojām ir puse pasaules meža. Tūkstošiem upju, ezeru un ledāju, kā arī tūkstošiem ražīgu sugu. Mēs zinām, ka risinājums ir šeit un tagad. Mums visiem ir spēks mainīties. Ko mēs vēl gaidām? Mūsu rokās ir uzrakstīt, kas notiks tālāk. Visiem kopā. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Dace Klagiša, redaktore Ilvija Martinsone. Ieraksta režisore Inta Vitkus, video inženieris Juris Krišjānis, lasīja Aigars Rozenbergs.